2011. gada 20. jūnijā Rīgas valsts pirmajā ģimnāzijā notika skolotāju praktiskā konference. Konferences laikā notika rezultātu apskats Eiropas sociālā fonda projektam atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos. Skolotāji varējuši ne tikai strādāt, kā agrāk viņi strādāja, bet arī parādīt to, ko viņi ir strādājuši citiem. Praktiskā konference norisinājās divās daļās. Pirmajā daļā notika projekta rezultātu apkopojums un aktīvāko skolotāju apbalvošana. Otrajā daļā notika praktiskās lekcijas, kurās pedagogi apmainījās ar pieredzi. Jebkuram cilvēkam ir vajadzīgs apliecinājums tam, ka to, ko viņš dara, ka tas ir pareizi, ka tas ir pareizais virziens, un dažreiz arī mēs sastopamies ar kādām negācijām no ārpuses, teiksim, no vecākiem, no sabiedrības, tad mēs zinām, ka mēs skaidri ejam uz savu mērķi, un tas ir pareizi, ko mēs darām. Šāds projekts ir kā platforma pašreiz strādājošiem pasniedzējiem apmainīties ar pieredzi un uzlabot savas darbības kvalitāti. Skolotājiem ir iespējas organizēt modernākas mācību stundas plānu, nākt pretī skolēniem un padarīt stundas interaktīvākas. Kad skolotājiem radās, ļoti daudziem skolotājiem, arī mūsu skolā radās priekšstats īstenībā un pat sapratni, kas ir īsti zinātniskais pētnieciskais darbs, kas ir pētnieciskais laboratorijas darbs, kas ir pētnieciskais virtuālais laboratorijas darbs. Tas ir pozitīvi, kad skolotāji cenšas mainīties laikam līdzi, apgūt jaunas tehnoloģijas, modernizēt informācijas apmaiņu ar skolēniem, ar mērķi uzlabot stundu kvalitāti. Un izejot no tā, mācību stundas kļūst arvien saistošākas.